Esiet sveicināti, draugi, solītais video par kā zināt, vai mikrobioms ir nomainījies. Jā, centīšos iekļauties, 15 minūtēs, lai visiem būtu diezgan ātri skaidrs. Jā, es neesmu mediķis, nepretendēju uz tādu, ja neesmu arī nestrādāju laboratorijā, kur izpēta tātad mikrobiomu. Es vadīšos pēc savas pieredzes, pēc enzīmu izgudrotāju teiktā un pēc cilvēku. Jau, kā saka, tie cilvēki, kas lieto enzīmus, tad ar viņiem aprunājoties, tad ir izdarīti secinājumi. Lūk, tā kā noteikti katram tāpat būs savs, jo jāatcerās, ka mūsu mikrobioms ir katram dažādās. Tieši tāpat kā pirkstu nospiedums, vienāda mikrobioma nebūs. Un patogēnajā vidē, tātad, ko enzīmi dara, tad samazina šo patogēno vidi, šo bioplēvi gan jau esat dzirdējuši, ja, par bioplēvi arī viņi glabā. Ne tikai tur ir patogēnā vide, tā ir arī tāda smaga informācija, kas mūsos ir un no kuras būtu labi, kā saka, atbrīvoties. Un patogēnajā vidē tātad neietilpst tikai parazīti, jā, resnie mazie tārpi. Patogēnā vide īstenībā ir visi, tie ir vienšūņi, tie ir parazīti, tās ir sēnes, tādēļ. Un tas viss organismā ir ļoti, ļoti saistīts. Tādēļ mēs nevarētu cerēt. Protams, ka viss sākās ar kuņģa zarnu traktu. Tas ir vairāk kā skaidrs, tā ir mūsu uguns, tas ir mūsu pavards. Bet pieņemsim cerēt, ka enzīmi atrisinās visas jūsu veselības problēmas. Tā nebūs, jā. Tā kā mēs sākam nomainās mikrobioms, nomainās dzīve, jā, tā ir. Tāpēc, ka tu kļūsti pats, kā saka, sev saimnieks un savam organismam, savām ēdiena vēlmēm, tātad tev vairāk 3 naktī neviens pie leduskapja nedzen un 2 reizes nedēļā, vai nezinu, nedzen uz McDonaldu vai bulciņas neliek pieēsties, jā, bet ir jāsaprot, ka tikai attīrot organismu kopumā mēs varam cerēt, kā saka, uz labu pašsajūtu. Tāpēc, kā saka, nevajag visas savas veselības problēmas, kā cilvēkiem patīk, vai uz ārstiem, vai uz politiķiem, vai vēl uz kaut kāda visu nogrūst, un tad cerēt, ka būs viens cilvēks, kas atrisinās visas kaitas, jā. Enzīmi nebūtu, nav tāds cēriens, jā. Jo, redziet, pieņemsim kāds piemērs, streptokoks ļoti draudzējās ar sēni. Sēne ļoti draudzējās ar smagajiem metāliem. Jā, un smagie metāli īsti nav patogēnā vide, jā, bet viņi arī, kā saka, darbojās tātad kopā. Visiem ir brāļi un māsas, jā, tā kā, un atkal un smagos metālus. Īstenībā mēs fermentus varam pagriezt uz terapeitiskajiem, ja mēs pieņemsim dzeram daudz chlorēlas fermentu, kas atkal tīrīs smagos metālus ārā, bet tas ir ilgstoši, tas nav tā uztaisam vienu tvertni, izdzeram un tad domājam, viss, tagad, kā saka, man smagie metāli būs ārā. Nē, tas ir ilgstošs process, vismaz pusgadu, jā, tā ir chlorēla, tie ir spināti, tie ir visi zaļie salāti, jā, bet lai viņi garšotu un to viņus ēstu katru dienu un vēl nebūtu, kā saka, vēderkraizes, jā, tad mikrobiomam sākam ar parastajiem enzīmiem. Tāpēc es minēju, ka mēs varam šos fermentus pagriezt, uz kuru pusi mums vajag, ja mēs gribam asinis iztīrīt, ja, kas arī ir svarīgi, jo asinis tīrīt un limfu tīrīt, ja, 2 reizes gadā, tas arī ir ļoti, ļoti būtiski. Jā, taisam nātru, no nātrītēm jaunajām, pieņemsim, dzeram fermentu, jā, tā kā. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka es vados pēc savas pieredzes, un rezultāti ir tikai tad, kad mēs liekam visus, kā saka, visu kopā. Tieši tāpat kā mūsu emocionālā puse. Varu noteikt, ka kuņģa zarnu trakts ir tiešā veidā saistīts ar to, cik mēs esam mierīgi, cik mēs labi guļam, kā mēs vispār pa dzīvējam. Jā, tāpēc
fermenti ir burvīgs dzēriens, bet domājam, liekam, kā saka, visus puzles gabaliņus kopā, un šeit ir arī jāatcerās par emocionālo pusi. Te es gribu arī pieminēt, jo ir cilvēki, kas saka, es esmu visu izmēģinājis, un tādu ēšanas diētu, un tādu viss tiek darīts, bet uzlabojumu nav. Es jau praktiski saku, es visu neēdu gandrīz neko, un uzlabojumu nav. Tad ir tāds klejotāja nervs, angliski vagus laikam. Man liekas, ka viņš ir latviešu valodā klejotāja nervs, jā, kas tātad savieno. Viņš atbild par pilnīgi visu nervu sistēmu, viņš ir savienots, tas ir laikam garākais nervs skaitās organismā. Un viņš savieno tātad pilnīgi visu, un ja viņš nav kārtībā, tad var ēst, ko grib, dzert, ko grib, un arī nebūs labi. Tā kā par to arī var painteresēties. Jā, ja pieņemsim arī fermentus ilgstoši dzerot nav uzlabojumi, tad ir jādomā, vai tas nav no psihoemocionālā stāvokļa, jo tieši šis klejotā nervs ir tieši saistīts ar nervu sistēmu. Un viņu atkal nav tādas diētas, kas viņu ietekmētu, jā, tur atkal ir jāstrādā gan ar diafragmu, gan ar elpošanu. Vispār ir jāpārdomā sava emocionālā, kā saka, dzīve. Ja ir ielaistas kaitas, jā, kas varētu kavēt šo mikrobiomu nomaiņu, tātad kuņģa čūlas, smagi gastrīti, jā, tad cilvēks nemaz nevar uzsākt šos fermentus, jo ļoti bieži fermenti, viņi skābu vidi īsti nedara organismā, bet ja cilvēkam jau ir nosliec uz gastrītu vai diezgan tādā smagā formā ir kaut kādas, jebkādas kuņģa zarnu trakta slimības kaitas, tad, protams, ka fermentus vai ar sodu kopā vai ar ūdeni atšķēdīt, un tad, protams, tas mikrobioms viņš mainīsies daudz lēnāk. Cik ilgs laiks ir vajadzīgs? Kā es klausījos sākumā, tad tas bija atkarīgs no tā, kādus mērus cilvēks pieņem, jā, ja viņš ievēro tātad šo mēnesis, ir sākās viss ar klizmām, es esmu stāstījis, ka negribu, lai nesanāk ļoti gari. Ja seko pēc viņa norādījumiem, tad enzīmu izgudrotājiem, tad vajadzētu mēnešu 3 šis mikrobioms nomainīties. Mēs ar Gati nezinājām, mēs nesekojām, mēs vispār 5 mēnešus dzērām no plasmas pudelēm, un, kā saka, ko pagadās, nezinājām, ka jādzer tas ķiploku ferments, mēs tā ar laiku tā informācija nāca, un klizmas arī mēs netaisījām. Tā kā es nevaru teikt, ka man viņš būtu nomainījies 3 mēnešu laikā, jā, tā kā tā. Es pārmaiņas sāku ievērot, tad, kad sākām taisīt tādas riktīgas pārmaiņas, tad, kad bija jau tvertne gatava, un tas varētu būt, pēc kaut kādiem 6 mēnešiem, es teiktu. Jā, mazas pārmaiņas pamana ātri jau iedzerot fermentu, tu pamani. Bet, ja mēs runājam par tādu mikrobiomu nomaiņu vai tuvu tam, tad tas noteikti bija pusgads un vairāk, kad es sāku taisīt. Bet tad arī sākās tikai, kā saka, ievērošana, kas vispār ir jādara. Un kā var zināt, jā, kā var zināt? Pirmkārt, ir daudz vieglāk badošanos izturēt. Nav vairs tevi nelēkā insulīns. Tas, ka tu jau esi pieradis ilgstoši ēst maz, vai pieņemsim, ja tu jau ēd vienreiz dienā, tad nepaēst vienu dienu vispār ir easy. Gandrīz, ka tā ir ikdiena, jā, un 2 diennaktis arī var mierīgi bez ēdiena. To es arī vērtēju pēc sevis, jo man bija mega grūti. Man jau pēc 18 stundām jau bija šitie kritumi, kāpumi, galva reibst, un kad es mazliet virstu nost, jā. Un, protams, pats galvenais, ka tev ir nogājušas nost tātad šī kāra, ko galvenais ir, tātad fermenti dara, tev vairs nav kāra pēc cepumiem, bulciņām, šašlikiem, tādām specifiski, viss tas, kā es saku, katram patogēnām vienīgi ir noslieci vai uz kaut kādiem sieriem, ja pirms ļoti daudz sēne, tad cilvēkam sieru ļoti gribās. Bet, kā jau es teicu, sēne nav tikai kuņģa zarnu traktā, ja? Pieņemsim, aspergillus var cauraust audus, ja? Plaušas, tā kā, tāpēc es saku, ļoti būtiski domāt
kādā stāvoklī ir vispār viss organisms. Jā, un nevajag cerēt, ka no kuņģa zēna trakta, jā, kā es saku, tas ir ļoti svarīgi, bet dažkārt cilvēka veselība ir komplicētākā un vajag pievērst uzmanību visam kopumā. Jā, tātad saldumi, rauks, viss neveselīgais, vienvārds sakot. Viss neveselīgais ir nogājis, arī augļi, tev vairs nav tieksme pierīties mēslus. Tādā vienkāršā teikumā var teikt. Un man arī pēc pusgada vienkārši pilnīgi pārgribējās ēst augļus. Ja es viņu sēdu, varbūt katru 4. mēnesi, man gribās tur apēst pusbanānu vai apēst kivī, un tu jūti tātad, un atjaunojās šī saskaņa ar fizisko ķermeni, ar šiem pareizajiem signāliem. Kad tev prasa, jā, dotajā momentā, nevis es gribu apēst tur veselu bļodu ķiršiem, kā vasara sākās, tā, kā saka, štopē iekšā. Jo vairāk, jo labāk, jā, it kā tos vitamīnus mēs saglabāsim uz ziemu, neko tur nesaglabās, jā, nevajag, kā es saku, nevajag rīt. Cilvēki vienkārši pieraduši tik daudz ēst, pieēsties ogas līdz pavasarim, come on, cilvēki, mīļie. Nesanāks tā. Rūpēties par sevi vai katru dienu, arī ziemā, un vitamīni beidzās, tas pats C vitamīns, un cik jūs C vitamīns no organismā izdalās, jūs viņu nesēdīsiet uz visu ziemu. Tāpēc, jā, un par to, ka fermenti ir, kā daži man prasa, jā, bet mikrobioms, kā tu jūti, tev ir daudz vieglāk dzīvot, fermenti ir palīdzējuši, un tad ir šis jautājums, vai viņus cer tā kā visu mūžu. Un man arī no sākuma bija neomalīga sajūta, jo es vispār esmu par to, lai cilvēks būtu brīvs, un viņam īstenībā nevajadzētu ne uzturbagātinātājus, ne fermentus, bet kamēr mēs līdz tam vēl ejam, jā, un es ticu, ka dvēseles iespējas šeit ir bezgalīgas, un mēs varam līdz tādam līmenim tikt, jā, ka 3 dienās kaut vai uzēdam ābolu un jūtamies labi. Jā, enerģija nekrīt, tas arī viens no rādītājiem, ka tātad nav, arī ikdienā nav tev šādi, ka tev ir tāds trīceklis, ka tev vajag uzēst un nav enerģijas. Enerģija tieši otrādi paliek vairāk, tas arī ir rādītājs par mikrobiomu nomaiņu. Lūk, jā, un par to vajag dzert visu mūžu. Un ziniet, kā zobus var mēs kopjam katru dienu, mazgāties arī ejam katru dienu. Es domāju, ka tās ir rūpes, kas katram ir jāapsver, vai viņš vēlās to saglabāt, jo tukša vieta organismā nepaliek. Ja mēs pieņemsim nomainām mikrobiomu, mēs jūtam, vai esam tuvu tam. Atbrīvoties pilnībā no patogēnās vidas, tas arī nav iespējams. Un tāpēc, ka mums dabīgi ir jābūt. Jā, kā saka, lai imunitāte darbotos normāli, arī patogēnijai vidē savā ziņā ir jābūt tikai, kā saka, ļoti samazinātā daudzumā. Tiklīdz kā populācija ir augšā, tad arī cilvēkam sākās problēmas. Tāpēc, tiklīdz kā mēs beigsim dzert fermentus un atkal atgriezīsimies palēnām pie tām vecajām tieksmēm, protams, ka patogēnā vide arī būs atpakaļ. Jā, tā kā izvēlamies paši, jā, vai nomainām mikrobiomu, un tad vienkārši dzīvojam labi, jā, bet ne tikai ar pārtiku mēs uzņemam patogēno vidi. Tā kā, nezinu, es uzskatu, jāieklausās savu organismā, tīpaši, ja vēl tas mūsu mīļais enzīms ir tik garšīgs un viņu var dzert, kā saka, cauru gadu un viņš dod enerģiju, kāpēc to nedarīt, ja tas vēl rada prieku, jā, bet kā būs nākotnē, kas to lai zina. Tā, uzmetīšu acis, jā, labās bifidobakterijas, redziet, mums nav lakto, ir piena labās baktērijas, tad mūsu fermentā nav piena labās baktērijas, tāpēc viņas bieži īstenībā neies klāt. Bet labo baktēriju daudzums arī ļoti, ļoti ietekmē, jo cilvēkam labās baktērijas ir jābūt 3 līdz 4 kg kuņu zarneņās. Vispār jau taisnējās zarnās tās labās baktērijas dzīvo, bet vispār tam būtu tur jābūt, bet cilvēki nenēsā līdz tik daudz labās baktērijas, nesā līdz visādus mēslus un patogēno vidi. Tā, par to vagus nervus pastāstīju. Jā, vēl kas notiek, ir visādi kāpumi un kritumi.
nomainot mikrobiomu. Jo tad, kad mikrobioms gribēs strauji mainīties, būs ik pēc kādiem 3-4 mēnešiem, es ievēroju, ir kaut kāda tieksme, jo tad, kad patogēnā vide mirst, viņi sūta spēcīgus signālus uz smadzenēm, mums vajag to, lai izdzīvotu. Un tajos mirkļos vajag noturēties vai meklēt alternatīvu, jums prasa bulciņu, aizējam tumšo šokolādu ar stēviju nopērkam. Vai nepakļaujamies tām vēlmēm. Un apmēram pēc pusgada runājot ar cilvēkiem, visiem ir viens un tas pats, kā jau saku, enerģija vairāk, gribas mazāk saldumus, ēd mazāk, vai neēd vispār kā mēs gaļu, vai mazāk ēd, un pārmaiņas ir. Bet tad sākās šis psiholoģiskais darbs ar prātu, jo viņš mēģinās atgriezt tevi tā kā tajā vecajā dzīvē, un ir šie pamati, šīs programmas, un tur ir jāstrādā arī emocionāli pēc tam. Un to mums arī Kirillis teica. Tā, badoties vieglāk. Kaitināto zarnu sindroms, gastrīti, to es jau teicu. Gribās, lai viss, kā saka, būtu pateikts. Vienmēr sakot, tos lielos vilcienos droši vien, ka es pastāstīju. Nelasīšu savādāk. Ziniet, ka man vispār liekas, šī ir kā mūžīga dzīves deja. Salikt pa plauktiņiem šos 3 ķermeņus, fizisko, emocionālo un garīgo. Tāpēc tādas brīnuma zāles vai brīnuma ēdiena, brīnuma dzēriena vai burvju tabletītes nav tāds izgudrotas. Un tas ir darbs, tāpat kā muskuļi neuzaug. Vienreiz, kad tu aizies uz zāli, tas arī ir darbs un savā ziņā tev arī ir jātrenē. Šī disciplīna, protams, ar fermentiem viņa ir daudz vieglāka, bet ja tu piedomāsi un tad sekosi vēl viņa ieteikumiem, tiem, kam interesē, vai jautājot, uzfilmēšu citu video, jo es gribēju ietilpināties, kā saka, 20 minūtēs vismaz, bet tā būs disciplīna, Ja gribam ātrāk, ja tāds ir mērķis nomainīt mikrobiomu 3 mēnešu laikā, tad to, es domāju, var izdarīt, bet dzerot tādus enzīmus, kādus viņus ir jādzer, un izdarot visu, kā saka, pa plauktiņiem. Un pievēršot uzmanību arī, ja pie manis nāk cilvēki, kas nekad nav veikuši antiparasitāro programmu, tad arī process būs ilgāks. Ja iedzer augļu fermentu, arī process būs ilgāks. Kā es saku, tā ir cita gara tēma diezgan. Vienmēr sakot, mikrobioms mainās. Mikrobioms mainās. Es arī no sākuma uztraucos, es domāju, par kādu jēga dzert, kas te notiek, vai kaut kas notiks. Bet cilvēkiem ir tādas būtnes, ka viņi sīkums neievēro, un viņi nenovērtē to, kas ir mainījies, un viņi visu laiku dzīvo nākotnē un gaida, kā būtu, ja būtu, un grib visu laiku vairāk, bet ieklausamies sevi, novērtējam jau to, kas tagad ir, un kas tagad jau ir mainījies, un mainās visiem. Protams, ir arī jāskatās, kādu enerģiju mēs liekam iekšā enzīmos, jo šis dzēriens uztver visu. Pieņemsim, manā dzērienā nav tādas, man nekad nav bijis tādas kā saka, novēlējumu saviem enzīmiem tā kā iedēstu, bet praktiski man vienmēr ir bijusi šī mīlestība, lai fermenti rada prieku, lai viņi rada mīlestību, brīvības sajūtu. Jo, lai arī šī tēma man ir tuva, parazīti, patogēnā vide un cilvēku attīrīšana, un es pati tam esmu gājusi cauri nevienu gadu vien, un tas ir devis man mega uzlabojums, tikai tas. Pāri 10 gadiem pie ārstiem, visos ārstu kabinetos, akupunktūrās un kur tik ne. Pārmaiņas sākās tikai tad, kad es sāku attīrīt savu organismu, un sāku attīrīt tieši no parazītiem. Tāpēc, ja cilvēks to nekad nav darījis, es ieteiktu paralēli lietot arī šo. Tā kā redziet, diezgan daudz faktori ir, cik ātrā laikā mikrobioms nomainās, ir jāsakārto savu veselību, ir jākārto viņu no visiem galiem, un fermenti noteikti palīdzēs šim mikrobiomam nomainīties. Tā kā tā bija, draugi, cerams, ka jums bija, kā saka, noderīgi, un turpinām dzert fermentus, mikrobioms viennozīmīgi mainās, tikai pacietīgi.